Sveicināti! Mani sauc Enija Grandberga. Man ir 13 gadi un es nāku no Saules puses, Eizeres pagasta. Folkloras kopā Kamolītis es darbojos jau 2. gadu. Kas man patīk? Vienkārši volejbols un komplektā ar to festivālu. Šodien es jums pastāstīšu latviešu tautas pasaku par tēvu un 3 dēliem. Vienam tēvam 3 dēli, 2 gudri, 3. muļķis. Nu kā tad, ka muļķīts, kā jau visās latviešu tautas pasakās. Un vēl viņam bijušas augļas. Kā jūs domājat, kur tās augšas? Dārzā. Nē, nebūs. Pavisam dīvainā vietā. Neticēsi. Pie kapiem. Bet tas trakākais, ka tās augļas katru nakti kāds noēdis. Tam tās sadomājas sūtīt vienu no gudriem dēliem vaktēt. Tas ir vecvārds un nozīmē sargāt. Dēls aiziet un apgulstas uz kapu vallas, tas ir apvidvārds un nozīmē siena aizsaka mūris. Un aizmirst. No rīta atmodies skatās. Kā tad auzas noēstas? Pētīgs iet uz mājām un skaidrojas tām, ka nav varējis nolupēt. Otram dēlam iet uz matu tāpat. 3. vakarā muļķītis saka tēvam: Tēt, šonakt es iešu vaktēt. Tēvs atbild: Ej, bet pielūko, ka tev neiet tāpat kā taviem brāļiem. Muļķītis dodas vaktēt auzas. Pa ceļam viņš salas akmentiņus un saber tos meisiņā. Pie lazdas sašķir riekstus un pieber ar tiem 2 maisiņu. Nogājis galā viņš apsēžas uz kapu vallas, nevis apgulstas kādu brāļu un kož riekstus. Pienāk pusnakts. Bērns klāt, atbrauc ar latiem zirgiem un karieti, pusnatīties pīt vienu. Bērns pielaiž savus zirgus pie auzām un pats piet pie muļķīša un jautā: Ko tu tur ēdi? Muļķītis atbild: Neredzi, riekstus. Bērns prasa: Dod man arī. Muļķītis izvelk no maisiņa akmentiņu un dod bērnam krēmu. Tas ir vecvārds un nozīmē graustu. Šis nu grauž tā, ka uguns caur žaunām iet, bet nevar pārkost. Bet muļķītis un gudrinieks pārkož riekstu un dod bērnam pasmitēt. Tas ir vecvārds un nozīmē pagaršo. Vēls gandrīz mēli aizrīkst līdzi. Te piepeši iedzirds gaļas. Un vēls pazūd. Muļķītis sēž uz bukas un dodas mājās. No rīta tēvs atmodies tam prasa: Nu, vai novaktēji? Novaktēji, tēt. Muļķītis lepni atbild un var tēvu rādīt, ko dabūjis. Tēvs savai dēlu par labo darbu un novelk tam mājas. Nu re, kāds darbs, tāda alga. Mūsdienās top daudz jaunu anekdošu. Un tad šodien es vienu no tām jums izstāstīšu. Meitene piktojas: Tur tas tipiņš man tā krīt uz nerviem. Bet viņš taču uz tevi neskatās. Nu tieši tāpēc. Bet notikums manā ģimenē bija traģikomisks. Es jau sen vēlējos kāmīti, bet tētis ne par ko. Beidzot pienāca man 13. dzimšanas diena. Es neticēju savām acīm. Istabā mani gaidīja kāmītis. Es biju tik laimīga. Tā bija man vislabākā dāvana. Kāmīti es nosaucu par Kiriņu, bet tētis par Žurķi. Tagad katru vakaru tētis man un Kirai nāca novēlēt ar labu nakti. Kādreiz viņš nemaz tā nedarīja. Lūk, ko izdarīja kāmītis. Bet tas vēl nav tas trakākais. Man ir mazs brālītis. Viņam ir 4 gadiņi. Noklausījies, ka tētis Kiru sauc par Žurķi, bērnu dārzā stāsta, ka viņam mājās esot žurka. Pat audzinātāji uztraucās. Tētis tikai jokoja. Labi, ka vēl sociālo dienestu neizsauca. Bet par kāmīti visi esam priecīgi. Arī tētis, kurš iesākumā zvēriņu nemaz nevēlējās. Kiras vārdienā tētis te uzdāvināja mantiņu, bet man torti. Tas bija tik mīļi. Paldies par klausīšanos!